Mazā Anniņa tētim jautāja, kas īsti ir lielais valsts parāds un kā to aizņēmās. Tētis atbildēja ar tautas gudrību. Piektdienas vakarā no darba mājās nāk malkas cirtējs. Viņam gribas iedzert, bet pašam naudiņas nav. Labi, ka sābris dzīvo meža malā. Iegriežas pie sābra un jautā, vai latiņu nevari aizdot? Nav nekādu problēmu. Ņem latu, atdosi 2. Malkas cirtējs jau ies prom, te sābris saka. Pats zini, tev ar to atdošanu problēmas, atstāj man cirvi ķīlā. Malkas cirtējs atstāja cirvi un pošas prom. Te sābris atkal. Tev ar to atdošanu problēmas, kamēr tev mans lats ir atdod. Paliksi tikai 1 latu parādā. Malkas cirtējs atdod latu un iet projām. Izgājis no mājas, saka, re, iedzert nav ko, cirvja nav, lats parādā, bet viss godīgi. Tagad Anniņa nodomāja, kad būšu liela, neaizņemšos, bet pelnīšu pati.